Triks, kā pelnīt augstākas atzīmes skolā. Diemžēl nav vieglu veidu, kā ētiski pelnīt labākas atzīmes skolā. Atceros, reiz centos angļu valodas ieskaitē špikot no lapiņas, ko biju paslēpis plaukstā. Man likās, ka esmu ļoti viltīgs un ka to nevar pamanīt, taču skolotāji tomēr redzēja un vienu reizi netieši aizrādīja man pa lapiņu. Es viņas aizrādījumu īsti nesapratu un turpināju špikot. Viss beidzās ar to, ka skolotāji atņēma man ieskaites darbu un nācās to kārtot vēlreiz pēc nedēļas. Taču ir labā ziņa. Gatavojot špikeri, biju paspējis daudz labāk iemācīties nepieciešamo vielu un nākamajā reizē nokārtoju ieskaiti. Labākie triki ir vienkārši mācīšanās paņēmieni, lai varētu labāk atcerēties nepieciešamo. Uzdod jautājumus. Ja nesaproti mācību materiālu, nekautrējies jautāt skolotājiem, skolas biedriem, draugiem, vecākiem vai jebkuram citam, līdz izdodas saprast visu nepieciešamo. Tu nedrīksti padoties, un jautājumu uzdošana ir visefektīvākais no visiem rīkiem, no visiem trikiem. Sāc no sākuma. Pārliecinies, ka saproti un pārzini materiālu, ko skolotājs ir stāstījis. Ja neesi par to drošs, atgriezies pie pirmā ieteikuma un meklē atbildes. Beidz slinkot. Slinkums tev nekādi nepalīdzēs reālajā dzīvē. Visiem ir jāveic mājas darbi, un tie nekad nebeigsies. Jebkurš darbs un projekts dzīvē no mums pieprasīs mācīties un darīt kaut ko ārpus skolas vai darba tiešajiem pienākumiem. Esi aktīvs un pozitīvs. Piedalies nodarbībās un saglabā pozitīvu attieksmi diskusijās ar citiem, lai pilnveidot savus prasmes un uztvert mācību materiālu daudzpusīgi. Mēģini saglabāt pozitīvu attieksmi arī pret mācībām, uzskatot to par iespēju izzināt kaut ko jaunu. Mācīšanās ir arī maratons, un labas atzīmes ir atspoguļojums tavam ieguldītajām pūlēm un darbiem. Ja atzīmes ir zemas, tad tev jāmeklē vēl kāds veids, kā labāk apgūt šo vielu. Uzdevums. Ar kuru mācību vielu vai projektu pašlaik tev sokas visgrūtāk? Pierakst to uz lapas augšā. Tagad atskaties uz nodaļu prāta kartes un pacenties šo izaicinājumu izprast, izmantojot kādu no tur pieminētajām metodēm. Bieži vien mums ir grūti tikai tāpēc, neesam veltījuši laiku, lai izprastu konkrēto tēmu un uzdevumu. Tāpēc pacenties šo grūto tēmu izprast, izmantojot prāta kartes.